Open your eyes, man. You'll feel a lot better. Mēs nomainījām tos iepriekšējos divus čuvakus. Administrācija mums palūdz nomainīt. Agnija atsūtīja privāto message ar Klaudžins bija nolēmušas mums mainīt tā kā to ierasto vadītāju sastāvu un tad ieradamies mēs. Tad varbūt iepazīstināsimies ar ļautiņiem, kas mums skatās. Olá, es esmu Rodrīgas. Kāds esmu C-Flows. Un es esmu Harijs Poters. Uzsvēgs ir līmenī, kā jūs redzat. Podcasts, otrā epizode. Skatāmies, kas notiks tālāk. Tad varbūt sākam. Jāslo, ko domā par spāņu cīsiņiem? Spāņu cīsiņi. Mums katram pavēstīja interesantas lietas par savu Spānijas dzīvi, un mēs viņai, protams, uzdevām jautājumu, kā viņi iet ar spāņu cīsiņiem, un viņi diezgan ļoti samulst tajā brīdī. Viņam esot tā baltā mērķis pa virsmu. Saška, kur tu, bļaļ, esi pazuds maitas gabals? Rodrīgas, bļaļ, latvieši. Viestures mums pēc liek pasveicināt, Agnija Grigu. Principā es esmu wannabe, modas ikona. Es nekad nevarēšu būt. Es esmu ļoti gruzīgi. Beidz, gan jau. Atbalsts. Jaunieši tuvojas Valentīna dienu. Ar ko es viņu pavadīšu? Ar savu dūri. Mīļā un uzcīgāna sieviete. Tieši tā, Mary Jane. It's okay in a three-way. Mēs visi varēs būt Pīteri Parkeri. Es būšu tos Pīters Parkers mazāk nāk. Es savu uzasināts. Es savu zīda. Es esmu tā kā inliners, tikai man blade atrodas starp kājām. Un tagad ir mana īpašā vārdienas sekcija. Klaudijai. Tātad, šos sūd manas sejas. Paldies, bļed, laimīgi. Valentīna dienu. Touch my herpes. Drīz iznāks mans. Jo viņas nav līdzīgs. Mana vecmāte tirgot. Jobanais ielu modas pārskats. Aiziet! Mums nav ko teikt par to mēslu, sorry. Jūs droši vien gaidījāt kaut kādu nenormālu smieklīgu joku. Bet man nav izglītība. Bet es varu sniegt apmierinājumu. Un viņš čuro stāvot uz galvas. Tātad, nākamajā epizodē būs ziņas no Latvijas, no mūsu korespondenta Pussy Hooligan Alberts un viņa teammeita Miks tavs sentis Beitāns. Reprezentāli. Ar karstākajām ziņām no Stradiņu augstskolas un rajona. Mēs esam no Swag Police. Protams, es esmu C-Flows un drīz iznāks mans otrais EP Maskavā. Jaunieši, sestdien. Vai tad viss?
jūs zināt, kas ir blackout niggas. Nē, jūs nezināt, kas ir blackout niggas. Varbūt jūs zināt, kas ir blackout niggas, bet ja jūs to nezināt, jums noteikti to vajag uzzināt. Facebook, blackout niggas grupa, smieklīgas bildes. Tāpatās jūs varat iečikot manu un Jaroslava RedTube kanālu. Nenormāli labs stāvs vienkārši. Gribat iedzīt Efelīts live un tādas lietas. Beidzās. Nav vairāk. Un tagad ir pienācis laiks atbildēt uz jautājumiem. Vai kāds varētu... Kas notiek Seaflower te? Jaroslavs naktī pa miegam runā krieviski. Nopietni, viņš aizpagājuši naktī bļāva ahu ielu. Ja es dēlam būtu gatavs kā otro vārdu likt Svageris, tad kā jūs atrisinātu savstarpēju cīņu par krustāvu titulu? Es domāju, ka mums šajā gadījumā būtu ļoti jākonsultējās ar mūsu stila konsultantiem. Jārunā ar viņiem daudz šajā jautājumā. Jā, tad arī mēs droši vien nolemtu pēc viņa teiktā, kā būtu, kuram ir lielākais kurš visaugstāk turās pašlaik mūsu svēku topā. Svēku polīs! Svēku polīs. Tas ir tikai pirmais jautājums, vēl ir otrais jautājums no Rēņa Indāna puses. Kā tu nosauks dzīvnieku, kurš pārtiek no bāreņu asarām un kucēniem? Tev ir ļoti spilgta fantāzija dēls. Roberts Puga, Baltā Mercedes īpašnieks, brauca Bentley strādā Lulu. Bet es domāju, ka viņš nepārtiek no bāriņa asarām, tas ir tas, ko viņš lej iekšā dīzeļvietā. Blondā nāve. Blondais grēks, krievu pornozvēks. Roberts Puga. Kāda bija tā viņa adrese, kur vai iekšķot viņa darbus? UGS.com. Viņam ir laba performance meitenes, atcerieties Ar to? plašu konkursu. Viņš zina, ko viņš dara. Viņš zina, ar ko viņš dara. Nu, lūk, tie arī bija principā visi jautājumi, kas tika uzdot. Bļā, jūs veids man gruzīt, karoči, bet tas Džimijs arī beidzās. Bet... Ebas nav krut. Vai vēl bāk, tu Karočā, outro. tad uz tikšanos līdz nākamajai reizei. Swagcast, swag podcast, sauciet mūs kā gribat. Un es gāju vienu lietu, lūdzu atbildiet, kas palīdz pret šito brīnumu. Karoči, pogi jāspiež laikam ir. Pizdēts. Tālu, bļa. Es neģoju. Varbūt nospiedīsies. Pizdā.